Čau, sēžu mašīnā, esmu atbraucis atkal uz Krimolu, man visi video laikam būs no mašīnas. Bet centīšos arī kādu YouTube'ā, ne no mašīnas. Diezgan daudz video, kas nav no mašīnas, ir manā TikTok kontā, kas par skalebu varat iečukot. Bet jā, es laikam tagad katru svētdienu atbraukšu 2 stundas pastaigāties pa Krimolu vakarā, jo tas tāda izbēgšana ir. Man tā šķiet no tādas rutīnas, kas ir visu laiku, man tā šķiet. Nesen biju ielicis video par to, ka es maksāju dēliem par darbu. Tad, kad nedod vienkārši tāpat naudiņu, bet maksāju par to, ka viņi kaut ko izdara, un tur arī dalījās divas grupas, un liela daļa saka to, ka tas ir nepareizi, otra daļa saka, ka esmu baigais mālis, ka tā jādara. Un atverot profilus tiem, kas, lielākā daļa tiem, kas saka, ka tas nepareizi, tu saprot to, ka viņi neko neēdz. Viņiem vienkārši pašiem nav naudas. Un arī nekad nebūs, ja viņi nemainīs savu dzīvi. Tāpēc arī viņi tā saka, viņiem grūti pieņemt, ka bērns, 7-gadīgs bērns, saprot to, kā nauda strādā, bet viņi nesaprot. Tā ir. Man vispār liekas, tagad, tā kā man ir 3 bērni, man liekas dīvaini tas, ka daudz vecāki neatcerās, kā būt bērnam. Jo man vecākiem ir 7 gadi, un es ļoti daudz ko atceros no tā, kad man bija 7 gadi. Visu govju ganīšanu un visu pārējo, kā skolā sāku iet, kā man nekā nebija. Un tā sajūta, kāda man bija, kā man bija kauns no skolas eglītēm, jo tur bija tās paciņas, par kurām tev bija jāmaksā, un bieži vien man nebija, jo man nebija ko samaksāt. Bet skolotāji tāpat lika iet uz tām eglītēm. Tāpēc man liekas dīvaini, ka cilvēki tā kā nesaprot. Man liekas, kādā nevis ilūzijā, bet kādā matriksā cilvēks dzīvo. Bet tas arī parāda to, ka tev ir viegli sasniegt vairāk, jo tā ir tava konkurence. Kad tu redz, tie, kas ir piekdienās tusē visu laiku, dzers tās ritīgi forši īstenībā. Agrāk es domāju, kāpēc jūs tā dzīvojat, bet tagad baigi forši, jo tā ir tava konkurence. Tā būs arī mana bērna konkurence. Cerams, ka mana bērna nebūs tāda lūzeri. Bet tas var no manis atkarīgs, kādu piemērus rādīšu. Jo tagad vispār, man liekas, laiks tik ātri mainās, un tik reti, kurš cilvēks ir tāds dziļš, paties, un nav tāds fakes un neskrien pakaļ visam pārējiem. Tāpēc, jā, man liekas, pienāks brīdis, kad būs tādi cilvēki, kas ir sasnieguši daudz un kas ir viedi. Un viņi ir patiesi, un tad viņi arī novērtēs tādus cilvēkus, kas nav tādi paši kā citi, jo mums jau visiem patīk tās lietas, kuras nav visiem, kuras ir retums, un kāpēc lai cilvēks tās nebūtu. Tāpēc es katram novēlu būt retam cilvēkam, lai tagad cilvēks runā ar tevi, viņam liekas, wow, es sen ar tādu cilvēku neesmu runājis, un tad viņš gribēs tev blakus vairāk un gribēs tev palīdzēt līdz ar to. Un bez cita palīdzības tev sasniegt dzīvē ir grūti. Tā kaut kā. Čau!